Esmu Elīna Ozola, esmu certificēts podologs, esmu Podoloģijas akadēmijas īpašniece un vadošais speciālists. Cik ilgi darbojies šajā jomā? Skaismu kopšanā laikam strādājusi esmu kādus gadus 8, 9 un podoloģijā pēdējos 4, 5. Kādās situācijās klienti vēršas pie tevis? Pēdējā gadā pie manis vēršas pacienti ar tādām izteiktām sarežģītākām situācijām, kas prasa ļoti daudz zināšanas, ļoti daudz izmantot un apzināt jaunos materiālus, tehnikas, tehnoloģijas, pārsienamos līdzekļus un ļoti daudz izmantot inovācijas. Tie rezultāti ar pacientiem ir tāds ilgstošs darbs un iespējams, ka tos mēs varēsim redzēt tikai pēc kāda gada. Es strādāju šobrīd ikdienā ar tādiem smagākām problēmām, smagākiem pacientiem. Kāda ir biežāk izplatītā problēma pacientiem? Biežāk sastopamākā problēma, ar kuru vēršās pacienti, ir dažādas nagu formas, struktūras izmaiņas, un lielākoties pie vainas ir tas, kad pacienti nemāk pareizi izvēlēties apavus, nezina savu izmēru un neizprot zeķes nozīmi un ietekmi uz nagiem, pēdu, ādu un tā tālāk. Kādas tehnoloģijas tu izmanto darbā ar klientiem pedikīrā un podoloģijā? Skaistumkopšanas un podoloģijas nozarē es esmu kādu laiku. Tādēļ pašā sākumā, protams, ka mēs strādājām pēc citas tehnikas un tehnoloģijas un izmantojām daudz dažādus citus materiālus, bet laiks iet uz priekšu un inovācijas ienāk mūsu laikmatā un esam spiesti izvēlēties un sekot visam līdzi. Un šobrīd strādāju tikai un vienīgi ar diskiem, un šajā tehnikā esmu izgājusi ļoti daudz dažādus kursus, tieši kā pareizāk strādāt gan estētiskajā skaistumkopšanā pedikīra meistariem, gan podoloģijā, un pēdējos varētu teikt, ka gadus 4 strādāju tikai un vienīgi ar diskiem. Kādēļ izvēlies diskus? Ikdienas darbā strādāju ar diskiem, tādēļ, ka spēju panākt daudz īsākā laikā labāku rezultātu. Nav nepieciešams pielietot tik daudz frēzes. Es varu pielietot vienu disku un mainīt abrazīvus. Tādējādi man ietaupās laiks un uzlabojās kvalitāte. Kādēļ izvēlies tieši Urzo diskus? Vairāku gadu laikā esmu izgājusi cauri visām diska pārvērtībām pasaulē. Protams, kad vienmēr esmu vēlējusies kaut ko labāku, kaut ko vieglāku, kaut ko savādāku, materiālu, ar kuru var viegli strādāt, ar kuru var panākt rezultātu daudz īsākā brīdī. Un kāpēc Urzo? Tādēļ, ka viena no pirmajām problēmām, ar ko saskārās ļoti daudz speciālisti, kas izvēlējās disku, to, kad diski nebija kalibrēti pareizi, līdz ar to viņi nebija taisni, un viņi, varētu teikt, kad bojāja, lauza profesionālo mašīnīšu cangu. Tātad šo te fiksēšanas mehānismu, kas fiksē šo te frēzi. Un otrs bija tas, kad viņas uzkarsa, un tās, kas nebija no viena gabala, bieži vien šī te virsējā daļa, tad, kad pārkarsa, tad viņi vienkārši aizlipo projām. Vēl viens svarīgs ļoti aspekts ir diska plānums. Tādēļ, ka es strādāju ar diskiem tieši pie papēžu plaisām, un lai es spētu ar šo vienu frēzi izdarīt visas manipulācijas, kuras man ir nepieciešams pie konkrētā leņķa, man ir nepieciešams, lai šis disks un šī diska cepurīte būtu ļoti plāna, lai es varētu strādāt zem leņķa ar pacientu papēžu plaisām. Tātad man galvenais ir diska izvēlē ir tas, lai viņš ir viegls, lai viņš neuzkarst, lai viņš ir viengabala
un lai viņš labi turās manā profesionālajā frēzē. Tad vēl viens ļoti svarīgs moments ir, kad darbā ar dažādi izmēru pēdām ir nepieciešams dažādi izmēru frēzes, un tad Urzo piedāvā veselu spektru, pilnu līniju ar dažādiem izmēriem, un uzreiz iespēja izmantot disku ir daudz lielāka. Mazos izmērus var izmantot gan roku ādas un nagu kopšanai, un lielos var izmantot lielu pēdu īpašniekiem, par cik pie podologa nāk arī sportisti, basketbolisti, kas ir 2,50 ar 56 vai 58 kājas izmēru. Protams, kad šāds maziņš disks neizpildīs visas nepieciešamās funkcijas. Jā, tātad ir 5 izmēri, un šie visi 5 izmēri pilnībā apmierina visas nepieciešamās vajadzības. Tad, kad es izvēlējos priekš sevis labus tieši abrazīvus diskam, tad šī kompānija, kas piedāvāja viņus, viņam bija 2 veidi. Viens tātad bija uz pušapiņa, un otrs bija plānais. Tas, kas bija uz pušapu, viņš bija ļoti ass. Ar viņu bija ļoti forši strādāt, ja ir dziļas plaisas, un tu spēji kontrolēt šo frēzi. Bet iesācējiem bija ļoti grūti, jo šīs malas abrazīvam bija ļoti asas. Un tādējādi, ja sekundīti tu novērsies no pēdas, lai kaut ko paķertu vai nomainītu kaut vai ātrumu frēzei, tad mierīgi varēja iegriezt. Bet Urzo, tātad viņi ir nedaudz nopaļoti un viņi nav asi, bet tad, ja tev sekundīti sanāk pavirkšķināt ar acīm ilgāk, tad nav iespējas iegriezt. Par cik podologu ikdienā vairāk ir sarežģītas pēdas, tad es diezgan daudz strādāju ar pēdu plaisām, un iepriekš man nebija iespēja izvēlēties strādāt ar bieziem failiem, kas amortizē šo pieskārienu pie pēdas, tāpēc strādāju ar plānajiem. Bet šobrīd man tiek dot iespēja un izvēle, tad pēdas es apstrādāšu gan ar plānajiem, kurus izmantošu plaisu apstrādēji, bet pēc tam jau rezultātu nostiprināšu un nopulēšu un ar visējo ādas stānī strādāšu ar biezajiem failiem un tad izvēlēšos buffi. Kāda ir nozīme plašam gritu klāstam? Par cik podologs ikdienā strādā vairāk ar problemātisku ādu, tad šeit ir ļoti svarīgi uzsvērt to, kādēļ ir nepieciešami šie daudz dažādie griti. Jo katram āda un problēma zonas ir savādākas, un mēs atveram ādu, mēs viņu apstrādājam, mēs viņu nogludinam, un tad mums viņi ir jāizpulē. Lai būtu noturīgāks efekts, lai panāktu progresu darbā ar ādu, ārstējot un likvidējot šīs sekas, kuras ir izveidojis kāds no pacienta cēloņiem. Kā izvēlēties pareizos gritus? Gritu izvēle ir atkarīga tikai un vienīgi no klienta vai pacienta ādas un problēmu zonām. Tātad, ja mēs strādājam ar ļoti raupju ādu, tad noteikti mums ir jāņem 80 griti vai 100, bet nekādā gadījumā mēs nedrīkstam pārlekt uzreiz uz 240 vai 320. Tādēļ, ka āda pilda aizsargu funkciju, tā ir dažādi, slāņi ir dažādi, ādas mums ir dažādas, mitruma līmenis un tā tālāk. Tādēļ, lai pedikīrs nēsātos, varētu teikt, ilgāk, ir nepieciešams šo ādu apstrādāt pareizi. Tātad, ja mēs strādājam ar 80, tad nākamais varētu būt 180, un tad jau 320, un tad varētu izvēlēties, ar kuru no abrazīviem pulēt. Šeit mēs redzam dehidrētu ādu, dehidrētu virsējo ādas slāni un ļoti plānu taukslānīti. Lai strādātu ar šādām pēdu plaisām, nepieciešams izvēlēties ir vismazāko disku un strādāt ar visraupjāko abrazīvu tieši pa pēdu plaisām, lai tās varētu atvērt, izlīdzināt un pēc tam jau izvēlēties nākamo gritu, ar kuru veikt tālāko aprūpi. Šobrīd strādāju ar 80 gritiem. Disks ir ļoti plāns un speciāli izveidots, lai spētu tikt klāt
dažādām mazām plaisiņām. Kad darbs ar raupjākiem gritiem un mazāku disku ir izdarīts, nepieciešams pāriet pie smalkākiem gritiem un izvēlēties lielāku disku, lai spētu šo ādu apstrādāt pēc iespējas kvalitatīvāk un cilvēks ar pedikīru nostaigāt daudz ilgāk. Iesākumā darbs tika veikts tikai un vienīgi sausu pēdas ādu, bet, kad darbs sausajā tiek pabeigts, tad pēda tiek noslaucīta ar micelāro salvetīti un iespējams, kad var ieraudzīt kādu trūkumu ādas aprūpē, ādas apstrādē, un tad atkal jāķerās klāt ir pie 180 gritiem un nedaudz jāapstrādā pēda. Procedūras noslēgumā pulēšanu šajā gadījumā mēs veicām ar ziedi, nevis ar eļļu, kā tas tiek darīts parasti. Pulēšanu es veicu ar bafu, 320 griti. Šāds rezultāts var sasniegt strādājot pēc konkrētas tehnikas, kas tiek piemērota pacienta pēdu ādai. Kādas sekas var radīt nekvalitatīvs abrazīvs? Šobrīd abrazīvu tirgu ir pieejami ļoti daudz un dažādi, un var pastāstīt par to pieredzi, kāda bija pašā sākumā. Abrazīvi bija ļoti nekvalitatīvi, bet jebkurā gadījumā strādāja labāk nekā iepriekšējās tehnikas. Tādēļ izvēles ļoti daudz nebija, bet viens no tādiem gadījumiem, kas lika aizdomāties tiešām par kvalitāti, bija, kad pacients sāka sūdzēties par to, ka pēc procedūras viņam kasās pēdas. Un vairāk izprotot šo situāciju un paskatoties uz šo abrazīvu, bija skaidrs, ka abrazīvs atstāja drupačus pacienta ādā. Tātad nepietiek ar to, ka viņš viņus atstāja, pēc tam mēs vēl viņus iepulējam iekšā. Un jūtīgāki pacienti, protams, kad izjuta diskomfortu un tiešām šīs pēdas kasījās. Ne visiem, protams, tāpēc vēlreiz atkārtošu, ka katram no mums ir nedaudz savādāka ādas struktūra, bet tas tiešām ļoti stipri lika aizdomāties par kvalitāti, kādu mēs ikdienā izvēlamies materiālu, ar kuru mēs strādājam kabinetā. Kā izvairīties no nekvalitatīva abrazīva? Vairāk savu ikdienu saistot ar podoloģiju, ļoti daudz nācās saskarties ar dažādu materiālu sliktajām, vājajām pusēm, bet laikam ejot, protams, ka tehnoloģijas mainās, materiāli mainās, un tādēļ ļoti svarīgi ir sekot līdz inovācijām. Un pēc šīs situācijas ar pacientu un nekvalitatīvu abrazīvu, protams, ka visi nākamie abrazīvi tika izvēlēti jau pēc pilnīgi citām prasībām un tika pārbaudīti arī dermatoskopiski, lai mēs saprastu, vai kādi abrazīvu nosēdumi tiešām paliek šī pacienta ādā, vai viņi tiek iepulēti, vai viņi nosēžās, vai viņus ir iespēja izmazgāt, vai kā savādāk izņemt no šī virsējā ādas slāņa. Un, protams, kad sākot strādāt arī ar urzo tika pārbaudīts un viss ir kārtībā, neskatoties uz to, ka viņš ir gaišs. Tāpatās, ja abrazīvs atstāja savas daļiņas ādā, vienalga, vai viņš ir tumšs vai gaišs, tāpatās dermatoskopiski to visu var redzēt. Un pēc urzo mēs neatradām nekādas abrazīvu paliekas pacienta ādā. Vai diska frēze bojā profesionālo iekārtu? Viens no populārākajiem mītiem ir, ka diska frēze bojā aparātu. Tas ir mīts un tāds nav pie noteikuma, ja speciālists zina, kā strādāt ar šo frēzi, pārzina apgriezienus, un šī frēze ir viegla, un viņa ir viengabalaina un perfekti centrēta, tā lai šo cangu nesalauztu. Ko tu ieteiktu citiem speciālistiem?
Nekad nedrīkst aizmirst par darba kvalitāti, un darba kvalitāte bieži vien ir atkarīga arī no tehnikas un tehnoloģijas, ko mēs izmantojam ikdienā. Tādēļ tiešām ir ļoti stingri jāizvērtē produkti un materiāli, ar kuriem mēs strādājam ikdienā kabinetā. Un, protams, kad apzinot inovācijas, ir arī jāmāk šīs inovācijas pareizi pielietot, lai sasniegtu fantastiskus rezultātus daudz ātrāk nekā varbūt tas būtu iespējams.